Šī maiņa krietni lēnāk nedaudz izspēlē šīs kombinācijas, bet galvenais, ka precīzi nepārtos. No 0 leņķa, pat ļoti vēl vairāk. Leņķa, jā, Frederiks Vārgs zās vadībā. Vārgam šie ir 6. vārti, skatāmies. Ļoti asa leņķa. Un vēl arī kāja palīdzēja ieslīdēt Ripai vārtos, pagriezās un 1-0. Nuļins Ripa saglabā. Maļenkis, Holts atsit. Otrs metiens. Trešais metiens jau bija pa daudz Holtam šajā epizodē. 5 nedaudz kājās gaidīt. Palīdzēt, skatāmies. Holts atsit. Vēlreiz atsit un trešo reizi atsist vairs nejaudāja Holts. Jā, nepaspēja kā aizsargi nolikt vēl tālāk. Kā pēc otrā metiena, skatāmies. Pirmais metiens, otrais un trešais. Tur jau piesteidzās klāt Zenuļins. Izveidoties bīstams pretuzbrukums. Esam jau trietā atpakaļ un pārtveram Ripu, un tagad Podziņš dodas uzbrukumā. Pretī aizsargs, viens metiens, otrais Ripa vārtos! Ainārs Podziņš! Ainārs Podziņš ar atkārtotu metienu ieraida Ripu vārtos, gūs savus trešos vārtus katrā epizodē. Ja pirmais metiens neizdodas, jāturpina, jācīnās tālāk. Lūk, pirmais metiens bloķēts, otrs metiens un Ripa vārtos. Ainārs Podziņš, šajā epizodē jau labi. Viņš pats arī Ripu uztvēra šeit. Bez piespēlēm pats uztvēra, pats aizgāja un arī raidīja Ripu vārtos. Izdarīja visu līdz galam Podziņš, progresē arī, kā jau jaunam spēlētājiem pienākās. Atstāja aizsargiem, vēlreiz garā apmali un tagad. Ripa neatstāja zonu. Tagad gan atstājām var pacīnīties par to Miķels Rēdlis. Neriskē. Ellisons. Un pats dosies uz vārtiem. Ripa līdz vārtiem neaizlido. Pirmā maiņa mainiekiem. Holts tur ar 0 cenšas. Un Ripa vārtos, diemžēl. Un pazaudējām Ellisonu. Šajā epizodē, pazaudēts spēlētājs metiens un pazaudējām Ripu pret Torpedo, kas ir ļoti daudz. Skatāmies vēlreiz. Nē, tas nebija Ellisons. Ellisons tur izcīnīja Ripu, skatāmies. Jā, Nepaspēja pārvietoties pa vārtiem, tur nedaudz traucēja mūsu guļošais hokejs, bija nokrits un nepaspēja Holts pilnībā pārvietoties. Citā gadījumā būtu Holts šādu Ripu tvērs, bet šoreiz neizdevā. Jā, tieši tā. Un mets Ellisons. Un Jučers. Veiksmīgi. Starp kājasargiem centās iemest Ripu vārtos Ellisons. Ainārs Podziņš. Ainārs Podziņš iespēja gūt otros vārtus. Šodien spēlē Podziņš. Labi vārti! Ainārs Podziņš! Ļoti augstasinīgi. Gadiem ilgi jau jaunajā sporta avīzē. Ar viņu garlaicīgas sarunas vispār nemēdz būt. Tenbergs. Jučers! Bravo! Jakobs Šindels pret Kovalu. Centās pretkustībā jau izmānīt vārdsargi, bet atkoda šo gājienu Kovals. Darīt. Garovs. Iespējams izšķirošais metiens. Un diemžēl. Jā. Bet vēl metiens mums. 1-1. Jā, perfekti. No neētās puses. Trūks pret Kovalu. Nē, Kovals. Kovals. Jučers. Garām vārtiem. Kovals. Kovals ar 0 arī izspēlēja ļoti labi. Kaut viss sākumos. Pirmos 3 jāizpilda katru citam. Lanakovs pats sevi šajā situācijā spēlēja. Neizdevās viņam metiens šķiet. Un viltīgi, bet Kovals. Gaidīja to. Un Jučers. Bravo. Miķels Rēdlis. Kovals. Ripa pēc tam ieslīd vārtos un... Paga, tiesneši ieskaita. Tiesneši rādīja, ka ir vārti. Ieskaita. Jo Ripa lēkā un Kovals pats to iesit. Viņš neredzēja Ripu. Vai mēs uzvaram?
Un 2-2. šodien tik ātri hokejs vēl nebeigsies. Nu, kurš tagad mūsu komandā? To dar dzirdēsim. Secībai jāmainās. Tā, nē, Roberts Bukārts. Ja, skatītājs kandē Koval. Un tagad Roberts Bukārts. Partī! Roberts Bukārts! Mēts Elisons. Soti statistikā. Tikai uzvaras vārti. 3-3. Vēl turpinam šovakar. 3-3. Nu, varbūt vārdsarga nomainīt. Tas tā, pa jokam. Līdz galam Māna Bukārts, bet... Nē, Jučers. No pirmā reize viņam nesanāca. Un otrā arī nesanāca. Ko viņš tagad izdomās? Tagad atkal visa spriedz uz šiem abiem hokejistiem, Elisonu un Jučeru. Un Jučers pārliecinoši, pārliecinoši. Cietā starp kājsargiem. Jučers. Atkal noķer ripu. Nu, tas arī no vienas puses pareizi. Vārdsargs viņu nezina. No, ko viņš var darīt, ko viņš var izdarīt. Tātad vai kā? Mēdz Elisons. Spret Māri Jučeru. Vārds 4-4. Kaut kas tāds sen nav redzēts. Tāds sakot. Nu nē, šāda apspēlēšana neiet cauri. Šajā pēcspēles metiena sērija kārtā. Vārds 5-4 par pēdā uzvaru. Teiciens 3 lietas labas ties, bet kā ar 17. Nu jā. Nu jā. Nu ko, šī garā hokeja spēle ir beigusies. Ieguvām 1 punktu Nižņī Novgorodā. 5-4 pēc spēles metienos uzvarēja Torpedo. Sants Uzvaliņš labākais spēlētājs mūsu komandā.